Sveiks, mīļais klausītāji! Šogad Latvija atzīmē 20 gadus kopš pievienošanās Eiropas Savienībai un NATO. Pusi no šī laika par būtiskākajiem notikumiem un lēmumiem no Briseles mūs informē Latvijas televīzijas korespondente Ilze Nagla. Kāda ir Ilzes dzīve tur, prom no mājām? Kā dalība Eiropas Savienībā un NATO mainījusi Latviju? Kā ir mudinājusi sakārtot dažādas nozares un, jā, arī piemēroties kopīgai nostājai, pat ja kādam jautājumam nepiekrītam? Mani sauc Danuta Justa, un tu klausies podkāstu Parunāsim, un šodien man sarunu biedrs, kā jau pieminēju, ir Ilze Nagla. Sveika, Ilze! Sveika, Danuta! Ņemot vērā, ka tu dzīvo Briselē, šis ir pirmais podkāsta attālinātais ieraksts, un tā tas ir arī starp citu ziņu tiešraidēs. Visbiežāk mēs tevi redzam ar Eiropas parlamenta ēku aiz muguras. Vai var pastāstīt, kur tajos brīžos tu atrodies pati, kas tas ir par slaveno balkoniņu un kādēļ tik bieži tieši tiešraides ir no šī balkoniņa? Jā, tas ir mans balkoniņš, un droši vien, ka iemesls tam ir tāds, ka tehniski ir vienkārši vieglāk no mājām, no balkona aiziet tiešraidē, jo pirmkārt Beļģija nav slavenā ar savu labo internetu. Man šeit ir rezervneta pieslēgums, lietus laikā kamerā nelīs lietus virsū. Es varu šeit visu izdarīt arī operatīvāk, un, protams, arī ņemot vērā, ka manas tiešraides parasti es esmu viena pati bez operatora, ir arī drošāk. Tas nozīmē, ka nav kāds, kas var pieskriet klāt, pagrūst kameru, iekāpt kadrā. Tā kā ir arī no tāda drošības apsvēruma, jo arī šeit tepat Eiropas institūciju apkārtnē ir bijušas situācijas arī, ka kaut ko nozog, tā kā man ir kamera, ir tāpat telefons un viss. Arī no drošības apsvēruma viedokļa, protams, ka tāds balkoniņš ir ļoti ērts, gan tāpēc, ka ātrāk, gan arī tehniski es varu labākā kvalitātē to tiešraidi nodrošināt. Pastāsties, kāda vispār ir tava darba ikdiena Briselē? Jo es saprotu, ka tu apmeklē arī noteikti daudz dažādas sēdes, preses konferences, ķer ciet politiķus un intervē. Jā, tas arī, ko tu teici, ka tu esi lielākoties tur viena bez operatora. Tas arī savukārt nozīmē, ka pašai ir jāmontē visticamāk, vai ne? Jā, es pati montēju, filmēju, daru vispār visu no A līdz Z. Un tas varbūt arī iedod tādu zināmu brīvības sajūtu, jo es redzu, kāds tas mans sižets vai šis video ir no sākuma līdz beigām. Un es to varu ietekmēt. Par laimi tagad ir pieejami arī dažādi aģentūru materiāli, ko var izmantot īri tādas video bildes kontekstā, ko var samontēt. Bet jā, iemācīšanās montēt laikam bija mans lielākais tehniskais izrāviens šeit, jo pirms tam es biju atkarīga, vai kāds operators vai es kādam lūdzu montēt, vai Rīgā lūdzu montēt. Un skaidrs, ka nesot klāt montāžas procesā, ir grūti to ietekmēt. Un tagad esmu apguvusi jau otrā programma, ko es esmu apguvusi. Pirmā bija Sony Vegas, tagad visi ir pārgājuši uz Adobe Premieru. Tas ir tiešām palīdzējis manai dzīvei. Bet ikdiena, protams, ir staigāšana apkārt pa dažādām preses konferencēm, off the record briefingiem, kas ir ļoti būtiska daļa šeit Briselē, jo oficiālās preses konferences, protams, var arī šeit tad ir īpaši, kas tagad ir nācis klāt pēc Covid, noklausīties attālināti un arī šeit tad var uzdot jautājumus attālināti, bet neoficiālie briefingi, off the record briefingi, tur ir jāiet personīgi, un tie ir laikam arī tie interesantākie, gan, piemēram, Eiropas komisijā, Eiropas komisijas priekšsēdētājs Fonderleinas biroja vadītājs tādus rīko, ir tādi arī parlamentā dažādi, ir arī padomē, tā kā tie ir tie interesantākie, un jā, tāpēc ir jābūt klāt, un ir diezgan daudz institūciju jāapsteigā, lai savāktu informāciju. Un par šiem ziņu aģentūru veidotajiem materiāliem, ko tu teici, jo tos dažkārt arī izmanto, principā tā teikt, apkopojot. Kā tu izvērtē, kad tieši šos materiālus izmantot un nevis pašas filmētus, intervētus un sagādātus oriģinālu materiālus? Ja, piemēram, ir lielas preses konferences vai lieli notikumi, ir skaidrs, ka tur būs klāt arī aģentūru videooperatori, un šis materiāls būs pieejams. Līdz ar to tas ir kā vienmēr tāds atbalsts, jo ir skaidrs, ka es viena pati kā cilvēks nevaru būt visur klāt ar kameru vēl, ne tikai domājot par saturu, bet arī par video, bildes, par bildes tehniskajiem aspektiem un visu safilmēt. Tā kā tas ir arī jautājums, protams, par pieejamību, bet tādas intervijas, kas ir specifiskākas par
par tēmām, kas ir specifiskākas Latvijai. Skaidrs, ka tās es cenšos filmēt pati. Protams, ka ir vieglāk, ja filmēti tiek latvieši vai pazīstami iepriekš eksperti, jo tad var sarunāt, ka viņš jau pastāv papozē un es aizskrienu kameru, nolieku gabaliņu tālāk, ieslēdzu, lai filmējās, paskrienu atpakaļ. Mēs tagad parunājamies un ir mazliet varbūt tāds teātris. Tehniski tas ir sarežģīts, skaidrs, ka tādiem svešiem cilvēkiem vai, nezinu, citu valstu premjeriem, kam laiks tev 20 sekundes vai minūte, tā nav iespējams izdarīt, palūgt, pastāvēt vai paturēt vēl kameru vai kaut ko vēl izdarīt. Bet tā ir tā lieta, ar ko ir jārēķinās, kad tu strādā viens pats. Tādu, starp citu, žurnālistu, televīzijas žurnālistu, kas strādā vieni paši, nav te Briselē daudz, ir daži. Ir viens, es zinu, no Polijas komerc televīzijas, vēl šur tur. Bet, mazām valstīm tas vienmēr ir tāds izaicinājums, ka tie resursi ir jātaupa un jādzīvo taupīgāk. Un tad kaut kur varbūt arī tehniski sanāk netik labi, protams. Skaidrs, ka manas spējas nofilmēt tik labi, kā var izdarīt profesionāls operators. Skaidrs, ka es to nevaru izdarīt, vēl jau vairāk, ka man paralēli ir jādomā arī par saturu. Bet to pamata bildi, to pamata stāstus var izstāstīt. Vai arī es neteiktu, ka tu to nevari izdarīt, vienkārši tev tas prasa vairāk laiku. Tas, protams, ka prasa vairāk laika, un tīpaši tādās lielākās, nezinu, NATO ministeriālas vai tepat padomē kaut kas notiek. Brīdī, kad man vēl vajadzētu rūpēties par satura vākšanu kopā, man ir jāmontē, man ir jāuztraucās, kā šo video materiālu aizsūtīt uz Rīgu, jo kā parasti ir kaut kādas tehniskas problēmas. Internets, kā es teicu, nav tas lieliskākais šeit. Ir ļoti daudz arī tehniskās problēmas, bieži vien apēda to laiku, ko būtu vajadzējis tērēt saturam. Par Briseli vēl runājot, tu tur dzīvo jau 10 gadus, taču Latvijas televīzijā strādā krietni ilgāk. Ir bijuši arī pārtraukumi un arī citi darbi, bet intervijās es lasīju, tu esi teikusi, ka Zaķusala tevi kā tāda sirēna vilina atpakaļ. Kā tu vispār pirmo reizi nonāci Zaķusalā jeb Latvijas televīzijā un tieši kādi ceļi tevi ir aizveduši uz Briseli? Pirmo reizi Zaķusalā es nonācu, mēs kopā ar kursabiedriem nācām praksē pēc, manuprāt, 2. vai 3. kursa un nonācām panorāmā. Mums tajā vasarā, man liekas, gāja itin labi, un tad mani Olafs Pūks, toreiz bija ziņdienesta vadītājs, aicināja palikt un turpināt strādāt. Un tā es arī ienācu panorāmā. Tas bija laikam 2. vai 3. kurs, kur ienāca ar jauni cilvēki, jo pirms tam panorāmā strādāja lielās zvaigznes. Andrejs Olmārs, Maija Mīgla, Dimants un citi, kas bija jau izauguši līdz panorāmai no strādāšanas žurnālistikā citās jomās. Un panorāma bija kā tāda virsotne. Mēs ienācām kā jauni bērni, kā jaunieši, un mums varbūt tas pirmajā brīdī līdz galam mēs pat nesapratām to atbildību un visu. Bet tie bija tādi pārmaiņu laiki, un mums piedāvāja palikt, un droši vien kaut kādu svaigāku elpu varbūt mēs arī tajā brīdī ienesām. Un tad es aizbraucu mācīties uz Angliju, maģistratūrā starptautiskās attiecības, atgriezos, atkal pastrādāju panorāmā, tad aizgāju projām, pastrādāju sabiedriskajās attiecībās, atgriezos televīzijā, atkal bija projām un atkal atgriezos. Tā kā tas salīdzinājums par sirēnu, manuprāt, ir diezgan precīzs. Manuprāt, ka neesmu pārbaudījis, bet man ir klusas aizdomas, ka man pieder rekords par iesniegumu rakstīšanu par stāšanos darbā Latvijas televīzijā. Es domāju, ka tie ir vismaz 4 vai 5. Un par Briseli kāds ir stāsts, kā nonāca tieši tur? Jau arī ilgi patiesībā, tie ir 10 gadi, kuras laikā nav bijušas aiziešanas un nākšanas atpakaļ. Jā, Briselē es esmu ilgāk nekā jebkurā no savām iepriekšējām darba vietām vai darbiem. Un pirmais mēģinājums nonākt Briselē man bija krietni agrāk. Toreiz es biju pieteikusies uz Briseles korespondentu vietu, bet toreiz man nepaņēma, toreiz aizbrauca Ancis Bogustovs. Bet es tajā brīdī nestrādāju Latvijas televīzijā.
Un tagad, kad plānojās, ka Latvija kļūs par Eiropas Savienības padomes prezidējošo valsti, bija skaidrs, ka pēc visām krīzēm ir jāatjauno Eiropas, Briseles korespondentu punkts, un Iveta Elksne man piedāvāja braukt, un es pat laikam nepavaicāju, vai kā tas būs, kas man tur būs jādara, kāda resursi man bija. Es biju tādā sajūsmā par iespēju braukt un strādāt par Briseles korespondentu, ka es teicu, jā, sakrāvāju visu mašīnā un ar vienu mašīnu atbraucu. Un tad es atbraucot šeit attapu, ka pagad cilvēki mīļie, man pat nav darba dators iedots līdzi, man nav ne kamera, nekas. Man bija tikai švammīte mikrofonam, un tad es staigāju apkārt. Te, protams, lielajām institūcijām ir arī savi video servisi, kur var iepriekš nobukot vai tā teikt rezervēt operatoru. Tas laika ziņā ir kādreiz varbūt nav tik loģistiski vienkārši, bet tas viss ir izdarāms. Līdz tad es apdzīvojos, tagad esmu apdzīvojusies ar prasmēm un mantām. Man ir lielais montāžas ekrāns, man ir pašai skaņas maza ierakstu studija, kur es varu ierakstīt labāk balsi. Tas gan ir tāds tikai neliels vairogs. Ir kamera, ir gaismas, ir statīvs, ir strīma iekārta. Tā kā šobrīd es esmu apaugusi jau ar mazu televīzijas studiju. Bet pats tas sākums bija vairāk tāda plika iniciatīva. Jā, man ļoti gribējās braukt, un es neuzdevu sev jautājumus, kā es tieši to izdarīšu. Varbūt arī, ka labi, jo sākums izrādījās ļoti sarežģīts. Sākums bija ļoti, ļoti grūts. Tas Latvijas televīziju raksturojošais entuziasms, darbinieku raksturojošais entuziasms, manuprāt. Bet mēs te daudz runājam tieši par Briseli, tomēr tu nereti ziņo ne tikai no turienes. Kā tiek pieņemti lēmumi, kad un kurp tev doties, un dažkārt tajos gadījumos no Rīgas tev arī palīgā dodas kāds operators? Jā, un tā izvēle droši vien ir ņemot vērā to, ka es sadzu, kādreiz es pati smējos, mans reģions ir viss uz rietumiem no Oderas, kas tad ir starp Polijas un Vācijas robežu. Bet es arī tāpat braucu kādreiz uz Poliju, ir nepieciešams. Tā, tas ir iegājies, ka jā, ja ir kaut kādi lielāki notikumi, vai tās ir vēlēšanas, protestu demonstrācijas Eiropā, tad es to sadzu. Kādreiz es arī braucu viena pati, kaut vai tīri dēļ tā, ka no loģistikas viedokļa man, piemēram, uz Franciju ir vieglāk un ērtāk aizbraukt, nekā, piemēram, var atbraukt no Rīgas. Es iekāpu vilcienā un stunda 22, un es esmu Parīzes centrā. Tā kā to ir vienkāršāk izdarīt arī no loģistikas viedokļa. Bet jā, šis ir mans reģions, kam es sekoju līdzi un cenšos tad arī par to ziņoties pie robežās. Un operators savukārt no Rīgas tev pievienojās. Jūs tur satiekaties gala punktā, ja? Jā, mēs satiekamies gala punktā. Kādreiz viena pati es braucu, bet pārsvarā man tomēr iedod, ja es labi uzvedos, kā tas joks par to, ka tad ielādīs arī basēnā ūdeni, tad tad man arī iedod operatoru. Par Eiropas parlamentu atkal runājot, es strādāju gan Briselē, gan Retā, bet arī Strasbūrā. Kā deputāti sadala darbus šajās divās pilsētās un cik bieži tu tad arī viņiem seko? Ja mēs paskatāmies skaitliski, tad pēc būtības gandrīz reizi mēnesī deputāti brauc uz Strasbūru. Tur ir obligāti saskaņā ar Eiropas Savienības līgumu jānotiek lielajām plenārsēdēm, jātiek pieņemtam arī budžetam. Protams, ka paši deputāti par to nav laimīgi par šo ceļošanu, jo tā ir arī loģistika, tās ir arī izmaksas. Un man liekas, ka katru reizi Eiropas parlaments lemj par to, ka mēs gribētu palikt tikai vienā vietā, lai nebūtu šī ceļošana. Jo ir skaidrs, ka tajā brīdī, tajā nedēļā, kad Eiropas parlaments iebrauc Strasbūrā, tad viesnīcu cenas ir augšā, viss ir pilns un ir sarežģīti. Bet tas Eiropas parlamenta šie divi sēdekļi un tas, ka svarīgas lietas ir jāpieņem Strasbūrā, ir ierakstīts līgumos. Un Francija, protams, arī pastāv pie tā, ka parlamentam ir regulāri jābrauc uz Strasbūru, jo, jāsaprot arī, ka ja parlaments uz turieni nebrauktu, tad Strasbūras ekonomikai tas būtu trieciens, un skaidrs, ka Francija neko tādu negribētu ne pieļaut, ne arī negrib atļauties. Tāpēc šī iemesla dēļ notiek šī regulārā ceļošana uz Strasbūru, vai tas
šeit cilvēkus priecē, vairumā gadījumu nē. Cilvēki būtu priecīgāki, ja būtu tad viens sēdeklis un nevajadzētu šādi ceļot apkārt. Bet skaidrs tas protokols, kādi lēmumi, piemēram, budžets jāpieņem ir Strasbūrā, bet arī šeit, Briselē, notiek īsās plenārsēdes, un komiteju viss darbs tad notiek šeit Briselē uz vietas. Bet tad, kad ir šī došanās uz Strasbūru, vai tas automātiski nozīmē, ka arī tu dodies? Nē, es vienmēr nebraucu līdzi uz Strasbūru, bet ir reizes, kad droši vien, ka tas ir no reizes uz reizi, atkarībā no tā, kādi jautājumi tiek skatīti. Ja ir kas īpaši svarīgs vai varbūt pretrunīgs, tad es braucu, un arī to var redzēt, ka līdzīgi rīkojās arī citi žurnālisti. Ir tas sajūta par svarīgumu kādreiz ir līdzīga, un tad ir plenārsēdes, kur ierodās visi, un tad ir žurnālisti, un tad nav pat laga, kur atrast vietu, kur apsēsties. Un tad ir plenārsēdes, kur ir mazāk žurnālisti, un viss ir patukšāks. Bet tāds viens, kur parasti brauc visi, ir rudenī, septembrī, kad ir Eiropas komisijas prezidents vai prezidente uzrunā Eiropas parlamentu, ir State of the Union, tad par situāciju Eiropas Savienībā, kas ir tāds vispārējais ziņojums, kas iezīmē padarīto, bet iezīmē arī to, ko nākotnē Eiropas komisija grib darīt un piedāvās Eiropas parlamentam. Un es arī domāju, ka tagad beidzoties parlamenta pilnvarām, šī parlamenta pilnvarām būs daudz braucēju uz pēdējo plenāru sēdi, un tāpat arī sākoties nākamajam parlamenta pilnvaru termiņam jau ar jauno parlamentu, arī sākumā būs tā, ka cilvēki, arī žurnālisti gribēs iepazīties ar visiem, jo tas deputātu skaits, protams, ir liels, 720 tagad tiks ievēlēti. Un skatoties uz iepriekšējo reizi, apmēram 60% bija jaunu deputātu. Tas nozīmē arī to, ka žurnālistiem ir jādibina attiecības un jācenšas ar visiem iepazīties no jauna, jo tāpat kā jebkurā vietā ir, protams, oficiāla veidi, kā pieprasīt intervijas, bet ir arī svarīgi, ka tu pazīsti vai nu to deputātu vai to viņa palīgu, lai būtu vieglāk sarunāt šo interviju. Jo būsim godīgi, citu valstu deputāti neraujās sniegt intervijas, pieņemsim, Latvijas televīzijai. Mēs, protams, par to esam šokā. Kā var tā būt? Bet tā tas ir, jo viņu vēlētājs mūs neskatās, nesadzird, nelasa, neredz. Tāpēc mēs, ja viņi strādā uz savu vēlētāju bieži vien, lai būtu atpazīstami savu vēlētāju vidū, tad interviju sniegšana citu valstu, tīpaši mazu valstu televīzijām, viņiem šķiet dažreiz neproduktīva. Tad ir jautājums par to, kā izdodas vienmēr pārliecināt par to, ka nē, ir jārunā arī ar mazām valstīm. Un tas kādreiz ir izaicinājums, bija nesen stāsts sociālajos medijos par kādu Francijas bijušo politiķi, kurš ir bijis Francijas izglītības ministrs. Un viņš bija uzaicināts televīzijā uz debatēm, kur viņi runāja arī par attiecībām ar Krieviju, par Putinu, un tas notika pirms dažām nedēļām, kur viņš pārliecinoši runāja par tām 5-6 Baltijas valstīm, kas nav vēl iestājušās ne NATO, ne Eiropas Savienībā. 5-6 Baltijas valstis, uz ko viņam otrs sarunu biedrs atbildēja, nē, ir tikai 4 Baltijas valstis. Un tad tu domā, un viņa runā pārliecinoši, viņa ir uzaicināta kā eksperti, viņa pārliecinoši runā par politiku, par Krieviju, par esošo situāciju, un tad tu domā, cik ļoti atrauti viņi no tās realitātes. Un tas, diemžēl, tas ir vērojams. Tā kā, protams, ar šādiem politiķiem iegūt interviju ir grūtāk, jo viņš līdz galam pat nesaprot, ka tu eksistē. Un tad atkal sanāk, ka tev ir jāatgriežas pie tā darba ar aģentūru sagatavotiem materiāliem, ja tu netiec pie šādiem kontaktiem, ne? Jā, jo ikdienā es, piemēram, izmantoju savos sižetos vai tiešraidēs vairāk citātus, vairāk lietas, nekā es pati fiziski varu savākt. Un līdz ar to tā man aģentūras ir kā tāda papildus komanda.
uz ko es varu paļauties, kas tehniski labā kvalitātē, tad arī pieejami šie materiāli. Bet arī, vēl, protams, viena iespēja ir Eiropas parlamenta plenārsēdes, arī komitejas sēdes ir vērojams tiešraidē, un šie video materiāli ir pieejami, tā kā arī tas ir ļoti labs resurs, ko es izmantoju, un es pieņemu, ka arī daudzi, es nezinu, vai daudzi, bet jebkurš cilvēks to var skatīties un sekot līdzi. Tu pat arī tā diezgan interesanti ieskicēji par parlamentāriešiem un viņu attieksmi varbūt pret mazāku valstu medijiem. Kā tu kopumā viņus raksturotu? Vai katrai valstī ir tā savi tipiskie ieradumi Eiropas politikā, vai tomēr to rīcību nosaka piederība kādai politiskajai grupai? Es laikam teiktu, ka katrs cilvēks ir citādāks. Tādas kopējas tendences es varbūt, ka neredzētu. Fakts gan, Dienvideiropas valstis ar grūtībām atbild uz e-pastiem. Viņiem ir tradicionāli neatbildēt uz e-pastiem. Ziemeļvalstis ir organizētākas un rūpīgākas. Bet, protams, ka vieglāk ir runāt ar deputātiem, piemēram, kas ir no mūsu reģionu valstīm. Tas ir Skandināvijas valstis, Polija, Lietuva, Igaunija. Bet, protams, ir arī valodas barjera. Ne visi runā angliski. Ir, piemēram, deputāti, kas runā tikai savā dzimtajā valodā. Skaidrs, ka tādus ir tikpat kā neiespējami intervēt, ja netiek kā atsevišķi meklētu tulku pakalpojumi. Bet droši vien tas ir atkarīgs arī no tēmas. Ja, piemēram, šis deputāts ir ziņotājs kādā no likumprojektiem, tad viņš labprāt arī par šo tēmu runā arī ar dažādu valstu žurnālistiem dēļ tā, ka viņš deg par šo savu lietu, viņš ir bijis ziņotājs, viņš grib, protams, to izstāstīt arī maksimāli plašai Eiropas sabiedrībai, ne tikai savas valsts skatītājiem vai lasītājiem. Tāpēc tas ir ļoti atkarīgs no katra paša cilvēka. Man ir bijuši ļoti labi intervijas ar portugāļiem, ar spāņiem, ar itāļiem, ar ungāriem pat. Tas ir atkarīgs no reizes uz reizi, no deputāta attieksmes, varbūt no personīgā šarma. Ļoti dažādi iemesli tam ir. Un kā ir ar no Latvijas ievēlētajiem deputātiem, kā citi eiroparlamentārieši viņus vērtē? Te droši vien ir no svara, no kādas politiskās grupas viņi nāk. Es teiktu, ka vairumu no Latvijas ievēlēto deputātu viņiem ir labas attiecības ar pārējo valstu deputātiem, bet skaidrs, kurš kādu politisko grupu pārstāv, piemēram, ar Ždanakas kundzi, es zinu, ka pārējie Latvijas deputāti īsti nesveicinās. Tas tā ir vēsturiski bijis. Ir deputāti, kas pārstāv radikālo spārnu, kas varbūt nerunā ar mērnāku spārnu. Ne tikai starp Latvijas deputātiem tas ir vērojams. Man, piemēram, bija viena debate, uz kuru es biju uzaicinājusi deputāti no Nīderlandes un deputātu no Vācijas, bet tā kā no pretējās nometnes viņa bija no, es nepateikšu, vai no sociāldemokrātiem vai no Tautas partijas grupas, bet deputāts no Vācijas bija no Alternative for Deutschland, Alternatīva Vācijai, tātad no galēji labējiem. Viņš jau bija atnācis uz debatēm, sēdēja pie galda, un nāk Nīderlandieti, viņa ierauga, ar ko viņai būs jādebatē. Viņa pagriežās un saka, nē, es ar viņu pie viena galda nesēdēšu. Un beigās es rakstīju interviju ar vienu un interviju ar otru, jo abas es pie viena galda nevarēju nosēdināt. Sava daļa taisnības viņa ir, proti pret šiem galēji labējiem ir tāda attieksme. Savukārt deputāts no Alternatīvas Vācijai saka, jā, bet tāpēc, jo mēs esam te Eiropas parlamentā, lai visi savā starpā debatētu. Tā kā tas ir no reizes uz reizi atšķirīgi. Šīs atkarīgs arī, kādas ir šīs sastarpējās attiecības. Jā, vēl arī par attieksmi un par atbalstu visai lielu runājot. Sākoties Krievijas pilna mēroga uzbrukumam ilgāku laiku, Ukrainas prezidents drošības iemeslu dēļ pievienojās attālināti, bet tad, kad viņš ieradās klātienē, parlaments viņu godināja par drosmi ar aplausiem un pat stāvot kājās. Taču pavisam cits Zelenskis bija redzams vienā no tavām fotografijām vēl pirms 22. gada kara, kur netālu no viņa esi arī tu. Viņš bija tik bezrūpīgs. Bet pastāsti, kā tu atceries šo laiku?
Jā, fotografija tapa Mariupolē vēl pirms šī pilnmēroga iebrukuma, protams, kad Mariupola vēl bija cilvēku pilna pilsēta. Bija viena starptautiska konference, kurā Zelenskis bija ieradies, un patiešām viņš bija tāds aktīvs, dzīvespriecīgs. Es pat ierakstīju nelielu interviju ar viņu, kaut kā izspiedos cauri drošībniekiem, kas jau tad bija diezgan tādi, teiksim tā, spēcīgi liela auguma puiši, kuriem nebija vienkārši tikt cauri, bet, protams, tas arī bija netālu no frontes robežas, tāpēc arī skaidrs, ka drošības situācija nebija tā vienkāršākā. Viņš toreiz likās jauns un tāds priecīgs, un ja pasties tagad, tad, tas ir pavisam cits cilvēks ar grumbu izvagotu seju, pavisam cits veids, kā viņš runā, jo tas, kas šobrīd gūstas uz viņa pleciem, es domāju, ka tā atbildības sloks ir milzīgs, un es arī domāju, tīri cilvēciski, cik viegli ir dzīvot, ka tu saproti, ka tava kļūda var maksāt tavai valstī ļoti dārgi. Un tas kādreiz arī, es domāju, es nezinu, mani, piemēram, tas kādreiz paralizē, kad es saprotu, tikai nedrīkst kļūdīties, un tas ir tas brīdis, kad tu pielaidi to kļūdu. Piemēram, ar riteni braucot, tikai neiebraukt šajā, bedrē, un tu ņem un iebrauc, tāpēc tu skaties uz to bedri. Jā, Zelenskis tagad, ja salīdzina ar to, kā viņš bija vēl pirms kara, kādu es viņu redzēju Mariupolē, tad šeit jau redzot viņu Briselē, uzrunājot Eiropas parlamentu, tas bija pavisam cits cilvēks, taisnība. Un arī, protams, ka cilvēku attieksme ir cita. Es nekad nebiju redzējusi, ka valstu līderus sagaida ar tādiem aplausiem un kājās stāvot. Protams, ne visi piecēlās kājās, Ždanokas kundze, kā mēs zinām, nepiecēlās. Bet viņa nav vienīgā tāda Eiropas parlamentā. Ir vēl daži, kas ir, es teiktu, tādi prokremliski noskaņoti deputāti. Bet, jā, tās pārmaiņas ir redzamas un tas ir iespaidīgi redzēt, kā cilvēks ir mainījies un mainījies tāda kara rezultātā, ko mana paudze nekad Eiropā nav pieredzējusi, un arī manu vecāku paudze nē. Tas ir tāds skarbs skats. Bieži aizvadītajos gados aizvien vairāk izskan tas, ka Latvijas viedoklis Eiropā ir vairāk sadzirdēts tikai tad, kad runa ir par tieši agresoru valstu politiku un valdīšanas paņēmieniem. Tavuprāt, cik tas ir pamatot un kuros jautājumos tiešām mūsu pieredze ir bijusi tāda nozīmīgākā? Ir skaidrs, ka Latvija arī daudz skaļāk runā par jautājumiem, kuri mums ir ļoti, ļoti aktuāli. Un to var labi arī redzēt, piemēram, šeit Eiropadomēs. Ja agrāk iepriekšējie premjeri, piemēram, nenāca un nerunāja ar starptautiskiem žurnālistiem un nestāstīja Latvijas pozīciju, tad šobrīd premjeri kopš sākās pilna mēroga iebrukums, izmanto katru iespēju, ne tikai Latvijas premjeri, bet arī Igaunijas un Lietuvas, lai runātu ar starptautiskajiem mēdījiem, lai daudz plašāk stāstītu šo savu nostāju. Protams, līdz ar to mēs tiekam labāk sadzirdēti. Bet arī skaidrs, ka tas ka iemesls, kāpēc mēs to darām, ir pavisam cits nekā varbūt kaut kādas nelielas izmaiņas, kas būtu nepieciešamas kādās direktīvās, dokumentos vai kaut kur. Tā misijas apziņa, ka tas ir jādara, es domāju, šobrīd ir daudz izteiktāks. Bet jā, tas ir atkarīgs arī no tā, cik Latvijas ministri un arī premjeras ir gatavs komunicēt arī ar šiem starptautiskiem mēdījiem, jo tā mēs varam savu to vēstījumu, savas bažas nodot tālāk. Jo būsim godīgi, ja mēs bēgļu krīzes laikā līdz galam nevarējām saprast tās sāpes vai neapmierinātību, kas bija, piemēram, tādā Grieķijā un Itālijā, kur nāca lielas bēgļu masas, patvērumu meklētāju masas iekšā, un viņi netika galā. Mums bija grūti tam just līdzi vai to saprast. Tagad ir tieši tāpat. Portugālē vai Francijā dzīvojošiem cilvēkiem nav vienkārši saprast, kāpēc mēs esam tā satraukušies par to, kas notiek Ukrainā, un kāpēc
mēs jūtam, ka tas ir ļoti tuvu mūsu robežām, un tas ir daudz tuvāk mums nekā portugāļiem. Un, ja mēs runājam par to, kad ir, piemēram, Vācijas izlūkošanas aģentūra ir teikusi, ka Krievija varētu pat 2026. gadā mēģināt notestēt NATO vienotību, mēs to uztveram ļoti konkrēti, bet Portugāļi skaidri zina, ka līdz viņiem nekad neaizies krievu zābaki, lai kas arī notiktu. Tāpēc arī tas, cik daudz mēs runājam, ir atkarīgs gan no tā, kas ir šī tēma, gan arī cik aktīvi mūsu ministri, mūsu premjeras to var izdarīt. Un tas, protams, arī ir zināmā mērā jautājums par valodas zināšanām. Tagad, ja mēs ielūkojamies vēsturē, 2004. gada 29. martā Latvija iestājās NATO un neilgi pēc tam 1. maijā valsts kļuva arī par Eiropas Savienības dalību valsti. Ja mēs sāksim ar Eiropas Savienību, kā tu atceries šo laiku, kurā Latvija gatavojās pievienoties Eiropas Savienībai? Es atceros drīzāk senākus laikus. Es mācījos augstskolā, maģistratūrā Anglijā, un mums viens no kursiem bija par Eiropas Savienības integrāciju, un tajā brīdī vēl tikai Latvija domāja par iestāšanos Eiropas Savienībā, un bija kaut kādi aptuveni tādi salikti, kad tas varētu notikt, kaut kad pēc 2000. gada. Man toreiz likās, to es nekad nepiedzīvošu, kurš tad tik ilgi, kas to vispār var sagaidīt tādu brīdi. Tad, kad tas 2004. gadā notika, likās, ka tie gadi pienāca ātrāk varbūt nekā sākumā likās. Labi, ja mēs runājam par labklājību, kas nāk līdz ar to, ka esam Eiropas Savienībā, jāsaka gan, ka līdz turīgāko Eiropas valstu līmenim mums vēl ir kur augt, tomēr ir jāapzinās, kā ir mainījusies mūsu labklājība un iespējams šo gadu laikā, cik daudz dažādu projektu ir īstenoti arī ar Eiropas fondu līdzfinansējumu, kurus ieguvumus tu izvēlētos uzskaitīt un tā arī parādīt, ka lēmumi Eiropā tik tiešām ietekmē mūsu dzīvi, mūsu ikdienu. Man liekas, ka vienkārši ir atrast jomas, ko Eiropas Savienība nav ietekmējusi. Nekā uzskaitīt visas tās jomas, kuras ir ietekmējusi. Un man liekas, viens tāds labs rezultāts tam, ka Eiropas Savienība ko ir izdarījusi. Jā, mēs saņemam fondu līdzekļus, kas ir labi, bet ir arī labi tas, ka Eiropas Savienība skatās mums uz pirksti. Jo būsim godīgi, tāpat kā skolā, kur bērni mācās, ja kādreiz nepastāv klāt, īpaši mazākiem bērniem, nevienmēr viņš šos mājasdarbus izpilda. Un ir svarīgi, kāds paskatās līdzi, kā tā nauda tiek tērēta, vai tā neaiziet, kaut kādiem neparedzētiem izdevumiem vai kaut kam tādam, kam šai naudai nevajadzētu iet. Un es domāju, tas būtu atstāts tikai Latvijas pašas ziņā. Es nezinu, vai mēs būtu tik apzinīgi, lai ieviestu tās lietas vai sekotu līdz tik skrupulozi naudai, ja vien mēs nebūtu šis te, es varbūt negribu teikt vagars, bet šis te, kas uzmana un pārbauda no ārpuses. Un man liekas, ka tas ir palīdzējis savā ziņā. Un otrs, es domāju, ka tie standarti, ar kuriem kādreiz mēs visi mocamies un ka tie nav viegli ieviešami, ja mēs paskatāmies uz to, salīdzinām, piemēram, ar Amerikas Savienotajām valstīm, ar kādām vai trešās pasaules valstīm, tad no tādas pārtikas drošības, no drošības viedokļa, es domāju, ka mēs dzīvojam krietni drošākā vidē nekā vairumā, es domāju, pat gandrīz lielākajā daļā citu valstu. Pat, ja mēs zinām, kādas, un to arī Eiropas Savienība regulē, kādas lietas nedrīkst būt mūsu pārtikā, piemēram, vai mūsu kosmētikā, es domāju, kādas lietas nedrīkst izmantot lauksaimniecībā. Es domāju, ka šo te vielu, kā lai saka, mūsu vides nosargāšana no šīm vielām ir lielā mērā pateicoties Eiropas Savienībai. Vienīgi es pieļauju, ka tas, kas ir grūti saskatāms fiziski, to varbūt retāk novērtē, bet, es domāju, kaut vai pastaigājoties jebkurā pilsētu vidē, paskatoties uz kaut kādiem lielākiem objektiem, atliek vien ieraudzīt kādu šiltīti, uz kuras jau mēs redzam, kam pateicoties tas vispār ir iespējams, vai ne?
Jā, to projektu ir ļoti daudz, un kādreiz Eiropas Savienībai pārmet, ka viņi īsti nemāk pat izstāstīt to pienesumu, vai ne, ko viņa veids. Jā, tas ir viens no trūkumiem. Un vēl sarunas noslēgumā par gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām gribēju ar tevi parunāt, jo ziņu žurnālistiem vēlēšanu gadu vienmēr ir vienlaikus gan ļoti interesants notikums, gan arī ļoti, ļoti intensīvs darbs. Kuras vēlēšanās tev šīs sanāk jau būs, kopš esi Briseles korespondenta statusā? Šīs man būs otrās vēlēšanas, manuprāt. Jā, būs otrās vēlēšanas, un protams, ka tas ir ļoti intensīvs darbs gan pirms, gan arī pēc tam, jo katrām vēlēšanām seko amatu dalīšanas un kādā veidā šie amati tiek sadalīti, kas bieži vien ir tāds netik ļoti caurspīdīgs process, kas nozīmē, ka žurnālistiem ir ļoti interesanti un daudz darba. Bet jā, vēlēšanas ir vienmēr izaicinājums. Un arī to var just, ka tas, kas notiek politikā pirms vēlēšanām, ir tāds zināms drudzes un arī, piemēram, cilvēki deputāti, tāpat arī komisija cenšas ļoti aktīvi visu darīt, jo ir arī otrs aspekts. Lietas, kas ir iesāktas iepriekšējos 5 gados, ir tagad jāpaspēj. Ir kaut kādi likumprojekti, kas vēl ir projektu stadijā, kur ir jānoved līdz pieņemšanai, un tāpēc arī daudz, kas tiek steigts, un īpaši tagad pēdējās nedēļās un mēnešos, darbs tiešām ir ļoti intensīvs. Tātad drudzes jau šobrīd ir tur, ja? Drudzes jau ir jūtams, jā. Bet, ja tu runātu, piemēram, ar deputātiem, tad tas drudzes būtu vēl krietni lielāks, jo tas viņiem ir jautājums par viņu nākotni. Un vēlēšanu rezultāts arī noteiks, kāda tad būs tā tālākā palīdzība Ukrainai, kādus lēmumus mēs visi tālāk vispār pieredzēsim. Kādas ir tavas iespējams prognozes par turpmāko spēku samēru Eiropas parlamentā? Tas, par ko visi uztraucās, ka šajās vēlēšanās labējiem un galēji labējiem būs labāki rezultāti nekā iepriekšējās. Skaidrs, ka kreisajiem spēkiem, sociāldemokrātiem un kreisajām partijām šobrīd atbalsts ir salīdzinoši mazs. Paskatāmies arī tajā pašā Vācijā sabiedriskās domas aptaujas, tad sociāldemokrāti, ko pārstāv Vācijas kanclers Olafs Šolts, šobrīd ir 3. populārākā partija. Pirmā ir tātad bijusi tā partija, kurā savulaik bija Angela Merkele, un 2. vietā ir labējie Alternative for Deutschland, tātad alternatīva Vācijai. Un šī tendence ir daudz, kur redzama arī Francijā. Mēs redzam, ka labējie kļūst arvien populārāki, tā kā tas ir tāds, par ko ir bažas, ka šie labējie un galēji labējie iegūs lielāku daļu. Ko tas nozīmēs tālākai politikai? Tur nevar tik viennozīmīgi atbildēt, tāpēc, ka daļa, piemēram, no šiem galēji labējiem ir vērsti pret atbalstu Ukrainai, bet ne visi ir tādi, kas arī atbalsta Ukrainu. Tā kā tur nevar tik viennozīmīgi vēl pateikt, kā tas parādīsies, atspoguļosies uz pēc tam pieņemtajiem lēmumiem, bet jā, šajās vēlēšanās visticamāk viss parlamenta politiskais spektrs pabīdīsies uz labo pusi. Paldies tev liels. Es ceru, ka šis sasniegs dzirdīgas ausis. Es ceru uz lielu vēlētāju aktivitāti. Tas ir tas, ko es novēlu mums. Tev savukārt šo laiku, pavisam drīz jau vasarā, lai tas ir gan interesants, vienlaikus apzināmies, ka tas arī būs visai smags darbs, bet lai tā interesantā daļa tev tur arī dominē. Paldies, Danuta, lai piepildās tavi vēlējumi, un cilvēki nāciet lūdzu uz vēlēšanām.